Ja tu vēlies iekļūt karaļa pilī, tad tev jārunā ar karali. Pieredzējuši pārdevēji labi zina, ka lielo biznesa lēmumu pieņemšanā parasti ir iesaistīta uzņēmuma augstākā vadība. Līdz ar to pārdevēja izaicinājums ir atrast veidus, kā ieinteresēt un efektīvi komunicēt augstākās vadības līmenī. Šajā video par tipiskām pārdevēju grūtībām un labākiem risinājumiem komunikācijā ar augstākās vadības līmeņa lēmumu pieņēmējiem. Pāraksties uz Merkurī YouTube kanālu un ideju pārdošanai tev būs vēl vairāk. Ja tavs darbs ir panākt vienkāršu produktu vai pakalpojumu pārdošanu, tad lēmēji organizācijās var būt visdažādākie. Savukārt, ja tu piedāvā risinājums ar lielu pievienoto vērtību un apjomīgu investīciju, tad visticamāk kādā no pirkšanas etapiem par to lems uzņēmuma augstākā vadība, jeb C līmenis, ar ko parasti apzīmē tādus amatus kā uzņēmuma vadītājs, valdes locekļi un direktori. Ir, protams, pārdevēji, kas paļaujas uz to, ka viņu risinājumu augstākai vadībai izklāstīs kāds cits organizācijas iekšienē. Tomēr šāda pieeja var pārvērsties par laimes spēli un mazināt darījumu iespējamību. Jo tavs inovatīvais priekšlikums var pat nenonākt līdz gala lēmējiem. Jo jebkurš cits tavu priekšlikumu lēmējiem nevar izskaidrot tikpat labi, kā tu. Jo daļa no priekšlikuma vērtības cita interpretācijā var palikt neizprasta. Jo tikai augstākā līmeņa lēmējiem cenas jautājums nebūtu nav pats izšķirošākais. Tāpēc ideālā gadījumā pārdevējs tiecās savu priekšlikumu apspriest ar augstāko vadību saviem spēkiem, lai vērotu izredzes un nodrošinātu raitāku ieceres virzību. Pārdošana augstākā līmeņa vadībai prasa atšķirīgu domāšanas veidu, dziļāku izpratni par lēmējiem un lielāku meistarību komunikācijā. Tāpēc esmu apkopojis vairākus ieteikumus, lai pārdošana augstākā līmeņa lēmējiem izdotos efektīvāk. Apzinies lēmēju prioritātes. Augstākās vadības līmeņa lēmējiem parasti ir atšķirīgs intereses un kritēriji, salīdzinot ar citiem līmeņiem organizācijā. Vadības līmeņa lēmēju uzdevums parasti ir saulaicīgi pamanīt iespējas, celt biznesa vērtību ar tālējošiem risinājumiem, bet viņi nav pašu risinājumu realizētāji. Tāpēc pārmērīgi iedziļināšanās risinājumu detaļās var pat garlaikot un zaudēt uzmanību. Piemēram, uzņēmuma īpašnieki un vadītāji var vairāk vērtēt priekšlikumus caur biznesa rentabilitātes paaugstināšanas, jaunu tirgu iekarošanas un uzņēmuma konkurētspējas uzlabošanas prizmu. Finanšu vadītājiem varētu vairāk rezonēt priekšlikumi naudas plūsmas optimizēšanā, risku mazināšanā un izmaksu ietaupīšanā. Izpildu direktoram interesi varētu raisīt procesa efektivitātes uzlabošana, stratēģijas realizēšana un struktūra vienību sadarbība. Ieteikums pārdevējiem ir rūpīgi izvērtēt lēmēju intereses un būt gatavam pamatot savu priekšlikumu, vadoties no atšķirīgu lēmēju prioritātēm. Esi informēts. Lai varētu uzturēt sakarīgu sarunu ar augstākā līmeņa lēmējiem, pārdevējiem jābūt labāk informētam. Esi informēts par aktuālām tendencēm ekonomikā, kā piemēram darba spēka pieejamību un finansējuma procentu likmes. Esi informēts par izmaiņām klienta nozarē, kā piemēram klienta pozīcijām attiecībā pret citiem spēlētājiem un iespējamiem riskiem biznesam. Esi informēts par konkrētā uzņēmuma aktualitātēm un faktiem, kas ir publiski atrodami interneta meklētājos un uzņēmuma mājaslapā. Esi informēts par industrijā lietotiem terminiem un žargonu, jo klients to pārzināšanu no piegādātāja puses var uztvert kā pašu par sevi saprotamu. Šī visa ir informācija, kas pārdevējiem būtu jāpārvalda pirms vispār uzsākt sarunu ar augstākā līmeņa lēmējiem. Ja par šiem lietām pārdevējs izjautā pašu klientu, tas uzņēmuma vadītājs var pat nokaitināt, jo rada sajūtu par lieku laiku izšķiešanu faktoloģiskas informācijas pārunāšanā. Šāda informācija parasti var iegūt citos veidos, nevis izniekojot vērtīgo vadītāju laiku. Piemēram, cik jūsu uzņēmuma filiālis vai kas ir jūsu piegādātāji, paši par sevi var būt lieliski jautājumi, taču nedod nekādu pievienoto vērtību priekš lēmēju un var mazināt pārdevēju vērtību biznesa lēmēju acīs. Būt informētam par potenciālā partnera biznesa faktiem un citu viegli atrodama informācija ir viens no ieteikumiem pārdevējiem. Prezentē ideju. Vairumā gadījumu sarunā ar klientu
Pārdevējiem vajadzētu vairāk klausīties un mazāk runāt, taču sarunā ar augstāko vadību pārdevējiem ir jāvar sniegt arī savu pievienoto vērtību. Lēmēji sagaida ne tikai interesēšanos par viņiem, bet arī pārdevēju pienesumu biznesa izaugsmei. Lēmēji ir pieraduši ātri uztvert idejas būtību un novērtēt tās atbilstību īsā laikā, tāpēc pārdevējiem jābūt gatavam dot uzskatāmus piemērus un ieteikumus par to, kā vari klientam palīdzēt viņu konkrētajā situācijā. Jāņem vērā arī tas, ka vadības līmeņa lēmēji bieži domā nevis par īstermiņa labumu gūšanu un dažu eiro ietaupīšanu tagad, bet uzņēma izaugsmi ilgtermiņa perspektīvā. Pārdevējiem tas varētu nozīmēt mainīt perspektīvu un demonstrēt varēšanu būt partnerim biznesa vērtības celšanai ilgtermiņā. Esi pārliecināts. Vadības līmeņa lēmēji ikdienu pieņem lēmumus dažādu neskaidrību apstākļos. Viņi meklē pamatojumu lēmumu pieņemšanai, un pārdevēja pārliecībai var būt nozīmīga loma. Ja augstākā līmeņa vadītājs interesējas par atdevi no investīcijas, tad nesāc laipot un būt izvairīgs. Ja ir pārliecinoši piemēri ar aprēķiniem, tad uzskatām tos parādi. Ja tev nav pilnīgas informācijas, tad labāk tā arī pateikt. Ja vadītājs jautā par piegādes nosacījumiem, tad dod realistisku atbildi. Ja lēmējs interesējas par iespējamiem riskiem, tad esi gatavs tos nosaukt, uzreiz papildinot ar labiem risinājumiem to mazināšanai. Skaidrs atbildes liecina, ka tev ir pilnīgs priekšstats par savu piedāvājumu un pārliecība par to. Pārdošana augstākā līmeņa lēmējiem prasa labāku sagatavošanos un lielāku meistarību savu risinājumu vērtības skaidrošanā. Izmantojot minētos ieteikumus, tu vari vairot savas izredzes apjomīgu un vērtīgu darījumu panākšanā. Kuri no ieteikumiem tevi uzrunāja visvairāk? Ko tu vēl dari komunikācijā ar augstākā līmeņa vadību? Ieraksti to komentāros. Aicinu tevi izvēlēties savā situācijā piemērotākos ieteikumus un mērķtiecīgi tos pielietot. Ja vēlies no Merkurija saņemt vēl vairāk atbalstu savu neizmantoto rezervi atklāšanā un augstāku rezultātu sasniegšanā pārdošanā, tad dod ziņu, un mēs palīdzēsim. Sasniedz vairāk!